Es atceros, kā Zane Ēniņa man toreiz teica vienā sarunā, tu aizbrauc un izrādās, ka ir vieglāk nekā tu domāji. Tas bija par tāliem galamērķiem, par eksotiskiem galamērķiem, sapņu galamērķiem, un pavisam nesen mums runā bija ar Japānu, ar Okinavu. Bija vēlme braukt uz Japānu, bija vēlme pirkt to biļeti uz Okinavu, saņēmāmies un nopirkām, bet bija arī uztraukums, kā būs vai nebūs par grūtu šajā aktīvajā ceļošanas laikā un vai nebūs par dārgu. Ar to aktīvo ceļošanu un strādāšanu ir tā, tas ir grūti. To apvienot, tas ir grūti, bet ja tu aizbrauc uz vietu, kur tev nepatīk, tas ir dubulti grūti. Bet pirkām, braucām, bija fantastiski. Un patiesībā tā ir ļoti bieži. Tu aizbrauc, tu izdari un ir vieglāk, ir foršāk nekā tu domāji. Tu teiksim uztraucies, vai varēsi tu ceļot vienotnē? Aizbrauc un ir fantastiski. Tu uztraucies, vai varēsi to realizēt finansiāli. Tu izdomā, tu izplāno un tu aizbrauc. Tu to izdari. Un tā ir. Ja tev ir vēlme, ir interese, ir jāmēģina un jādara. Mēs bieži vien izdomājam pilnīgi nevajadzīgas atrunas, pilnīgi nevajadzīgas bailes.